Mani sauc Zita Kurševa. Es Jelgavas novadā esmu strādājusi jau stipri ilgus gadus, bet mana saistība ar mūziku ir sākusies Dobeles rajonā, Bukaļšos. Un mans tēvs jau padomu gados ir dziedājis korī, Lielaucis korī. Un mātei arī bijusi laba balss. Tā kā, un arī skolotāji skolā pamanīja, ka tās balss dotības ir. Un viņa mērķtiecīgi virzīja mani uz to, lai es dotos uz Jelgavu, uz muzikas vidusskolu. Man nebija ne nojausmas, kad es būšu diriģente. Un labi, man patika dziedāt, un tas viss bija patīkami un skaisti, un es piekritu, kad viņi man vienkārši sagatavoja iestāšanai mūzikas vidusskolā. Mūzikas vidusskolā es mācījos pie toreizējā Jelgavas meliorācijas vīru kora diriģentes Ārijas Melgailas, kas bija ļoti stingra, prasīga diriģente. Un tūliņi pēc mūzikas vidusskolas beigšanas es negāju mācīties uz konservatoriju uzreiz klātienē, jo es sapratu, ka es gribu strādāt jau. Kaut gan tās prasmes nebija diez cik lielas un tā pieredze nekāda nebija tur liela, cik daudz tikai kā praksē pie skolotājiem. Un tā es gribēju palikt šeit pat Zemgalē. Un piedāvājums bija vadīt koru Lielplatonē. Un tur tikko bija aizgājusi diriģente. Un es piekritu arī strādāt ar kori, ar ansambļiem un strādāt kā dziedāšanas skolātāja pamatskolā. Tā kā darba lauks bija ļoti plašs, ārkārtīgi plašs, un arī kultūras namā plus vēl. Bet tā pieredze bija tik maza, bet tas man iedrošināja tieši tas kora sastāvs. Jo koris nebija liels, bet ļoti labām balsīm. Skanīgs koris. Un tā man bija pašai arī prieks darboties. Un pirmie dziesmu svētki bija tieši dziesmu svētku 100 gadi. Tāds, ļoti tāds nozīmīgi gadi. Un tajā laikā bija repertuārā ļoti daudz citu tautas dziesmas, kā jau šīs te Padomju republikām katrai tika atvēlēta kaut kāda dziesma. Un tas bija tā, kad ar tādu lielu pompu ar visu Krievijas kultūras ministrs ierašanos, un tas tā likās tā pompozi. Bet tajā laikā arī bija jādod nodevas padomju varai. Un līdz ar to bija tādas dziesmas, kas dziedātājiem nevisai bija pie sirds. Un tad bija tādas pompozas dziesmas par Ļeņinu, par mūsu plašo Padomju Savienību. Un ka dziedātājiem tomēr tā Latvija bija tuvāk sirdī, jo nāca arī tādas dziesmas, kas bija jādzīt krievu valodā un nebija sirdī tuvas. Un tad bija arī tādi gadījumi, kad vienkārši
vīri, kas ir tādi Latvijas patrioti, lielajā izstrādē. Tādās dziesmās, kas viņiem likās, ka tas nav pieņemams. Un tad pēkšņi atskanēja citi vārdi. Un es tā satrūkos, tā paskatos, kad tas bija protests šīm te dziesmām. Un tad arī man tajos dziesmu svētkos bija ļoti liels izbrīns. Es saprotu, ka pūtēju orķestrim vajadzīga kaut kāds fons, kur piesaistīt aci, un tad uz skatuves nāca bungotājas meitenes ļoti, ļoti īsos svārciņos. Tas man tā likās galīgi neiederīgi šajā te tautiskajā atmosfērā. Tad mums visiem noteikti arī dziedātājiem palikuši atmiņā tādi virsdiriģenti, kas ir atraktīvi. Un tad no mūsu meitenēm arī, kas gāja pasniegt viņam puķes. Un tad atgriezušās teica tā, un tagad 3 dienas nemazgāšu muti, dabūju buču no virsdiriģenta. Un tad īpaši jau patika virsdiriģents Jānis Domiņš. Bet viņš arī ļoti stingri un ļoti ilgi un daudz strādāja, pārspīlēti daudz un gribēja sasniegt to rezultātu tajās savās minūtēs, kas viņam bija noteiktas. Bet viņš pārkāpa šīs savas minūtes un pa visām varēm viņam vajadzēja strādāt un strādāt, lai sasniegtu to rezultātu. Un viņam bija ļoti svarīgi, lai šīs te dziesmas kulminācija, pats noslēgums būtu ārkārtīgi tāds pacilāts, ļoti ilgām, garām izturēšanas notīm tādām. Un varbūt tas dziedātājiem likās arī tā ļoti svarīgi, ka tas bija grūti izpildāms, bet kaut kas tāds citādāks nekā citi diriģenti to darīja. Tad abi divi kokari ļoti patika meitenēm. Ar savu atraktivitāti, ar humoriņu un arī Haralds Mednis, tēvišķīgs, tāds ļoti nosvērts. Tad vēl gribu teikt, ka šajos padomu laikos bija ļoti daudz korī vecāku gadagājumu cilvēku. Un tas tā diriģentiem arī prasīja diezgan lielas pūles, lai iemācītu šos te dziesmu partijas. Un prasīja daudz laika, un varbūt mēģinājums arī citiem kļuva garlaicīgāk. Bet, un tad bija viens notikums tāds, kādos Ziemassvētkos, kad bija repertuārā tā diezgan smaga, grūta ukraiņu tautas dziesma Raveta Stognedni Širokī. Un mūsu virsdiriģenti pateica tā, tikai nesakiet, ka jūs nevariet nodziedāt vieni paši. Tad it kā varēja dziedāt vairāk kori, apvienoties kopā un tad atdziedāt šo te dziesmu. Ka man prasa, visi variet nodziedāt, jā, varam. Es velku dziesmu un izvelku Raveta Stognedni Širokī. Un šajā dziesmā katrā pantā, kur ir 6 panti, ir katrai balsī savādāks salikums. Un šīs dziesmas bija jādzied no galvas. Un es tagad saku tā, nē, mēs šo te dziesmu vieni paši tomēr nevarēsim nodziedāt. Un viņš saka, tad velciet otrais. Velku Raveta Stognedni Širokī. Es jau biju tuvu izmisumam. Bet tad vilku arī 3. reizi, un tad bija Raimonda Paula manai dzimtenei. Izvilku, jā, tas bija tāds piedzīvojums. Tāds bija visai patīkams. Un arī žūrijas komisija tajā laikā bija ļoti
stingra, realistiska, un ja vajadzēja kādu nokritizēt, tad līdz zemē nolika. Un avīzēs arī parādījās šīs te analīzes par šo te koru skatēm, un tad reizēm bija tā, kad no kauna varēja ielīst zemē, cik ārkārtīgi, varētu teikt nekorekti, tika analizēti šie te koru uzstāšanās. To ja nevar salīdzināt ar šajiem laikiem. Un dziesmu svētku laiks, tas jau bija ļoti korim tāds, kad gribējās izjust šo lielo estrādes, to lielo skanējumu, to kopkoru skanējumu. Tas jau tiešām bija vienreizēji. Katros dziesmu svētkos bija kaut kas tāds, kuros bija kaut kāda tāda īpaša pārdzīvojumi. Bet lielākais pārdzīvojums bija tieši 90. gadi atmoda. Un tad mēs koris piedalāmies arī lielajā sadziedāšanās Daugavmalā, un tad mēs īpaši gatavojamies patišu karogu, jo tajā laikā tāda auduma, kas atbilstu mūsu Latvijas karogam, tāds krāsas nebija. Vajadzēja krāsot. Krāsoja, kāda tā krāsa tur bija, viņa bija pa gaišu, protams, bet krāsoju un šūvu to karogu un braucām šajā te sadziedāšanās ar lielām emocijām. Jā, piedalījās arī akurātere un tā laika dziedātāji, kas atļāvās dziedāt par Latviju, par brīvo Latviju. Tad vēl bija jau aizliegtas dziesmas, kā Zilais lakatiņš, un tādas dziesmas nedrīkstēja skanēt. Un mēs zinām, ka arī tajos laikos bija tādi cilvēki, kas pastāstīja varas iestādēm, kuri tie cilvēki un kas tiek dziedāts kādas dziesmas. Un vienā no dziesmu svētkiem braucot mājās, mums jau bija sirds vaļā, bet tolaik tās aizliegtās dziesmas bija nedrīkstēja dziedāt. Un kāds jau sāk to Zilo lakatiņu dziedāt. Es arī tā lielā mācība skatos, ka tomēr atļaujās kāds to darīt. Dziedām, visi sirsnīgi dziedam, jo mēs protam šīs dziesmas. Un pēkšņi no autobusa priekšgalma pagriežās cilvēks, nopēta visus. Un mēs saskatāmies un domājam tā, kuru tad stauks uz kafiju varbūt. Bet, paldies Dievam, viss norima un nebija nekāda atskaņa. Tāda nepatīkama. Lielpatonē jau dziedāšanas tradīcijas jau ir bijušas ļoti senas, bet tā kā man bija tāda, atradu vienu kora dziedātāju, kura dziedājusi bija 30. gados Lielpatonas korī, un tolaik tas bija aizsargu koris. Un viņai arī tās atmiņas bija tādas, kad viņi bija dziedājuši turpat uz vietas Lielpatonē pārsvarā. Viņi sauc tā, ka viņi dziedājuši zaļumos. Tas kaut kā droši vien, ka Jāņos vai tad, kad bija tās zaļuma balles. Un skolā viņiem bija notikuši mēģinājumi, un diriģents uz violas mācījis tās balles viņiem. Un tad viņi stāstīja šos savus kordziedāšanas gaidas. Un tās, viņi teica, ka nav pārtrūkušas pat arī kara gados. Viņi dziedājuši ir. Un tad jau mēs meklējam arī draugus,
ar ko sadziedāties. Un tur jau iepriekšējie diriģenti jau bija arī nodibinājuši kontakts ar tuvējiem koriem, ar Vilcis kori, ar Mežotnes sieviešu kori mums bija kopīga sadziedāšanās. Un tur mums bija tādi mazs bariņš tāds. Sesavas koris bija, Platonas koris pēc tam piebiedrojās. Pēc tam arī Tērvets koris. Un te jau bija arī tā ikdienas tādā dienas gaitās arī bija ļoti tāda ieinteresēta attieksme tieši par šo pašdarbību. Un tad dziesmu svētku starplaikā bija arī tāds lauku koru konkurss, organizēja Melngaļa centrs. Un tad mēs domājam tā, likās, ka bijām tā tīri labs sastāvs, ka mēs varētu arī piedalīties šajā konkursā. Un tolaik es dziedāju arī sieviešu korī Dzintars. Un pie Osmas Darkēvits man bija tāda tā kā otrā konservatorija. Un mēs piedalījāmies šajā konkursā. Un es izvēlējos tādu ļoti smalku dziesmu Ave Marija. Ārkārtīgi liriska, sirsnīga. Un tagad piesaka mums mūsu kori un piesaka šo dziesmu. Es skatos manu skolotāju virsdiriģenti, viņu nogroz galvu. Kad no šīs lauku korītes paņēmis ir pa smalku dziesmu. Bet es sapratu, ka mēs to varam, un ka tas izdosies. Un tiešām es biju ļoti apmierināta pati un sapratu, ka šī dziesma ir ārkārtīgi labi izdevusies. Un tā kā tas bija tāds moments, kad es varēju būt tiešām gandarīta par to, ka mums kaut kas ļoti labi, skaisti izdodās. Tāds smalks, lirisks. Tolaik padomu laikos visām organizācijām, gan partijas organizācijai, gan ārotbiedrībai, varētu teikt, ka tur bija tāds kā pienākums organizēt visus uz pašdarbību. Un arī visi šie līderi piedalījās un dziedāja korī. Un it īpaši jau tur bija jāskubina vīru balss. Un arī bija tādi, kas labprāt piekrita dziedāt, bet tā balss bija tāda, kad viņi dziedāja savu balsi, nevis to, kas būtu jāiemācās. Un tad diriģentam, protams, tās lielākās pūles bija tādas, kad kā lai tagad to vienu balsi, tā nepareizā balss, kas skan, kā lai viņu piebiedot tām pārējām balsīm, lai skanētu saskaņā. Jā. Tolaik Lielpatonē bija ļoti liels koris, ļoti stabils un spēcīgs koris. Un šo jaunus tērpus. Un arī bija starp lopkopības izmēģinām stacijām Latvijā arī bija koru konkursi. Bet tur bija tādi Siguldas koris, tur bija arī Jaunpils, manuprāt, jā. Spēcīgi kori. Mūsu lauku koris tāds bijām, tādi piezemētāki drusciņi. Bet tad arī bija tie izbraucieni jau bija tādi, kad svarīgākais jau nebija tas konkurss, bet pēc tam tā draudzēšanās. Un, ja mēs aizbraucām uz Latgali, tad tas saprotams, ka tur bija tā uzņemšana ļoti augstā līmenī, ar dažādiem aliem un bez tādiem vārtiem, alus vārtiem mājās nekāda tikšana nebija. Tur tiešām tādā sirsnībā un lielā draudzībā un šie visi draudzības koncerti arī
tādos lielā tādā priekā un pacilātībā arī tika svinēti. Mēs nolēmām, ka Lielpiltunes korim mēs gribētu arī korim dot nosaukumu, jo visu laiku bija Lielpiltunes jauktais kors, Lielpiltunes ciema pagasta. Un tad mēs nolēmām, ka kādu nosaukumu tu varētu dot korim. Bija dažādi nosaukumi piedāvāti, bet tāds, kas vieno to visus, bija nosaukums Sidrabe. Jo mums pagastam cauri tek upīte Sidrabe, kolhoza nosaukums arī bija Sidrabe. Un tad 90. gados, pēc 90. gadiem, tomēr šīs te kopā dziedāšanas iespējas kļuva arvien grūtākas un problemātiskākas, un mūsu korim dalībnieku skaits ļoti strauji saruka. Un mēs sapratu, ka vieni paši mēs praktiski vairs gan nevaram pastāvēt. Un tā kā Platonē jau bija, kora dziedāšana vairs nenotika, tad es meklēju vecos iepriekšējos kora dziedātājus, kuri jau dziedājuši korī, un aicināju, lai viņi piebiedrojās mums. Un tā piebiedrojās gan Elejas dziedātāji, gan Platones dziedātāji. Un tad, vairsakot, šo 3 pagastu dziedātāji apvienojās zem Sidrabes nosaukumu. Un dziedājām draudzīgi kopā, un tas jau bija daudz priecīgāk un tāda laba sajūta, ka mēs varam pastāvēt. Tad mans novēlējums būtu dziedātājiem, kura dziedātājiem ar tādu deksmi, ar lielu apņemšanos šo te dziesmu svētku tradīciju turpināt, kas ir ļoti skaista un ārkārtīgi nozīmīga. Katrā pagastiņā, katrā novadā, visā Latvijā šo skaisto tradīciju turpināt